Ieklausīsimies vārdos no pravieša Amosa grāmatas 5. nodaļas. Tā saka Kungs Izrēla namam: meklējiet mani, un jūs paliksiet dzīvi. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, par vēl vienu žēlastības iespēju, ko Tu mums sniedz. Pateicamies, Kungs, ka Tu nekad neesi pārstājis uzrunāt Tevis radīto pasauli un cilvēkus tajā. Cauri gadsimtiem un tūkstošiem visdažādākajos veidos, caur dabas norisēm, caur Tavu atklāsmi rakstos, caur Taviem ļaudīm, caur vēstures notikumiem, caur personīgo pieredzi. Tik daudzos un dažādos veidos Tu mūs uzrunā ar vienu aicinājumu: meklējiet mani, un jūs paliksiet dzīvi. Jā, debes Tēvs, tas liek mums aizdomāties, vai mēs Tevi dzirdam, vai mēs Tevi uzklausām. Tas liek aizdomāties, vai mēs tiešām Tevi meklējam. Un ja nē, kādēļ? Iespējams tādēļ, ka esam aizņemti paši ar sevi, un varbūt kādu laiku cilvēka dzīvē viņam to nevar pārmest. Cilvēks ienāk šajā pasaulē un lēnām pamazām sāk sevi apzināties, sāk nojaust sevi. Un droši vien pirmā lieta, kas cilvēkam ir jāpaveic, lēnām pamazām jāiepazīst pašam sevi. Kad mūsu apziņa aktivizējas, kad mēs sākam apjaust, ka esam dzīvi, ka esam apzinātas būtnes, protams, ka mēs pievēršam uzmanību vispirms jau paši sev. Kas tas ir, kas jūt? Kas tas ir, kurš redz? Kas tas ir, kurš visu šo apzinās? Kas es esmu? Tie droši vien ir pirmie jautājumi. Un tad, protams, nākamie jautājumi: kā man vislabāk šajā pasaulē izdzīvot? Kā man sevi pasargāt? Kā man sevi aizstāvēt? Un jo grūtāki, sarežģītāki apstākļi un vide, kurā cilvēks atrodas, jo ilgāk viņu nodarbina šie izdzīvošanas jautājumi. Kādreiz varbūt paiet lielākā daļa dzīves, cenšoties nodrošināt savu iztiku, savu izdzīvošanu, sevis pasargāšanu. Un Tu zini, Kungs, cik daudz cilvēki ar to aizraujas visas dzīves garumā. Un tā vien šķiet, viņu pasaulē neeksistē nekas cits, kā tikai viņi paši un viņu vēlmes un vajadzības. Bet mēs arī zinām no savas personīgās pieredzes, ka agri vai vēlu mūsos parādās arī citi jautājumi. Ne tikai par sevi, par savu izdzīvošanu, bet arī par šo pasauli. Cik tā patiesībā ir neparasta, brīnumaina, un mēs esam ziņkārs pilni to iepazīt, to saprast. Un vienā brīdī mēs aizdomājamies, bet kas šim visam ir cēlonis? Kādēļ šis viss vispār eksistē? Jā, kādēļ esam arī mēs paši, un ko mums ar savu dzīvi iesākt? Un tad vienā mirklī mēs aizdomājamies, ka visam šim ir kāds dziļāks cēlonis. Un mēs sākam pamanīt kādas zīmes, kuras Tu, Kungs, esi atstājis šajā pasaulē, lai mēs par Tevi aizdomātos. Mēs sākam sadzirdēt Tavu balsi, kas mūs uzrunā tik daudzos un dažādos veidos. Līdz vienā brīdī
Jā, mēs nonākam pie pārliecības, ka kaut kas augstāks eksistē. Un jādomā, ka liela daļa cilvēku negrib apstāties pie šīs atziņas, bet vēlas iet tālāk, vēlas tevi iepazīt. Kāds tad ir tas augstākais spēks? Kādās attiecībās mēs varam būt ar šo augstāko spēku? Jā, kungs, tā viena daļa cilvēku tomēr beigās atsaucas tavam aicinājumam meklēt tevi. Līdz lēnām un pamazām mēs nojaušam, ka tieši tas arī ir labākais veids, kā palikt dzīviem, atrodot tevi, komunicējot ar tevi, veidojot attiecības ar tevi, meklējot un atrodot tevī savu patvērumu, mācoties tev uzticēties un tev ļauties. Tā mēs patiesībā paliekam dzīvi, un dzīvi ne tikai fiziskā izdzīvošanas nozīmē, ne tikai labklājības nozīmē, bet paliekam dzīvi šī vārda visplašākajā, piepildītākajā nozīmē. Tikai tad, kad esam atraduši tevi, kad esam tevī atraduši savu patvērumu, tikai tad mūsu sirds līdz galam top brīva un mierīga. Tikai tad mēs patiesībā sākam redzēt pasauli visā tās plašumā, krāšņumā, skaistumā. Tikai tad mēs sākam ieraudzīt tās neskaitāmās iespējas, ko dzīve mums dod. Tikai tad mēs iepazīstam to dzīvības pārpilnību, par kuru runāja Kristus, ka viņš ir nācis, lai to atnestu un sniegtu cilvēkiem. Un tajā brīdī mēs saprotam, pa to laiku, kamēr mēs esam meklējuši tevi, tu esi meklējis mūs un atradis un piedāvā mums visu savu svētību, dienā, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.